20. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules osteoporozes diena. Katrā valstī to atzīmē savādāk. Vienā ar plašām akcijām un pasākumiem, citās ar informatīvām dienām par šo saslimšanu. Būtība visām akcijām un katrā valstī, kurā tas notiek, ir sāsināt sabiedrības uzmanību par kaulu veselību. Kaulu veselību. Mēs vienmēr runājam sirds veselību, garīgā veselība. Mēs reti runājam par kaulu veselību. Kaut gan mums visiem ir kauli. Un par kaulu veselību jāsāk rūpēties no pašas mazotnes līdz sirmam vecumam, līdz pēdējiem elpas vilcienam, ja tā varētu teikt. Gadiem ejot, mums no dažādiem dabisks novecošanās procesa rezultātā kauls kļūst mazāk kvalitatīvs. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka kaulam ir jālūst. Diemžēl tiem, kam ir slimības vai lieto medikamentus, kas iespaido kaulu kvalitāti, vai stāvokļi, piemēram, auto avārija, un cilvēks visu mūžu ir paralizēts un guļ, tātad viņam ir nekustīgums, bezkustīgums. Šiem dabiskiem procesiem noritot, kauls cieš. Viņš kļūst mazāk kvalitatīvs, viņš kļūst trauslāks. Tāpēc bieži vien osteoporozi sauc par trauslo kaulu slimību. Un mums katram būtu jārūpējas ikdienā pareizi ēdot. Kas ir pareizi ēšana, pareizi pēdiņās saskaņā ar kaulu veselību? Tas ir veselīgi ēst daudzpusīgi ar pietiekošu kalciju, D vitamīnu uzņemšanu. Tas ir pietiekoši sauļošanās, fiziska aktivitāte, smēķēšana. Ja jūs smēķējat, tas ir pats pirmais, par ko būtu jādomā, ka smēķēšana jāatmet. Pārmērīga alkohola lietošana, veselīgs dzīvesveids, fiziskās aktivitātes. Tas ir tas, ko mēs katrs varētu darīt savai kaulu veselībai. Kalcijs ir nozīmīga cilvēka ķermeņa sastāvdaļa, kas palīdz mūsu kauliem un zobiem būt stipriem, matiem, nagiem un sejas ādai būt skaistai, kā arī veicina visa organisma izturību. Kaulu masas veidošanās un noārdīšanās process notiek vienlaicīgi un patstāvīgi. Gadā noārdīšanās ātrums ir 2 līdz 10%. Tālāk ir tik svarīgi nemitīgi papildināt organismu kalcija krājumus, uzņemot to ar uzturu vai medikamentu veidā. Ja cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ, piemēram, operācijas, zarnu traktā, vai aizkuņdziedzerī, vai kuņģī, vai kaut kādas citas izmaiņas veselības stāvokli, un cilvēks nevar uzņemt kalciju un D pietiekošā daudzumā, tad, protams, mums ir nepieciešams to uzņemt papildus ar tabletītēm. Mums šādas tabletītes Latvijā ir pieejamas. Normāls kalcija un D3 vitamīna daudzums organismā ir ļoti svarīgs arī sievietēm pirms menopauzes un menopauzes laikā. Kalcijs un D3 vitamīns ir ļoti svarīgi kaulu stiprības saglabāšanai, un mēs rekomendējam profilaktiskās devas menopauzē. Tas ir 1500 mg kalcija ar D3 vitamīnu, bet būs sievietes, kurām būs nepieciešama vēl specifiski osteoporozes preparāti, kaulu būvējoši, kaulu normalizējoši preparāti. Un šos jautājumus izšķirs osteoporozes speciālisti, pie kuriem es sūtu savus pacientus un kuri šie osteoporozes speciālisti sasniedzam gan ar ģimenes ārstu nosūtījumu, gan arī, saprotams, maksas konsultācijā. Kalcijs un D3 vitamīns ir elementi, kas veido īpaši labu sadarbību cilvēku organismā, tāpēc tie abi jāuzņem kopā un regulāri, turklāt katru dienu nepieciešamajā daudzumā. Futūra kalcijs plus D3 strong jūsu kaulu sistēmas stiprināšanai ar 2 reiz lielāku D3 vitamīna devu.